Ko es jums šajā video parādīšu? Mašīnīt. Netičām, es ākstos. Dabūju 7 preces reāli pa brīvu no Temu. Bet es jums izstāstīšu, kā tas strādā, kas ko kā. Tiem, kam ir Temu, tie gan jau, kas zina, kā to var dabūt. Tagad es dabūju 7 pa brīvu, un man nāk vēl 8 pa brīvu, kuras būs pirmdien. Un es jums parādīšu, kas tās reāli pa lietām ir. Es varēju tikai pirkt priekš darbnīcas un, teiksim, tā kā kokapstrādi. Tātad, ko es paņēmu reāli, ir tā, ka tikko, kad tu piereģistrējies Temu, tad tu vari dabūt reāli, bet vajag uzaicinājumu no kāda, tad tu vari dabūt reāli, griezt to sūdu ratu un tad tu reāli tev parāda it kā 100% pa brīva, kaut kas tam līdzīgs, es nemāku tā izstāstīt. Un tad tu izvēlēs reāli preces, viņš samaksā reāli pa 3 precēm, pārējās preces pa brīvu. Par šīm visām precēm reāli es samaksāju kopā 40 pounds tikai. Un manā uzskatījumā, ka tas ir normāli priekš tām precēm, ko es paņēmu. Un es jums parādīšu. Jo, nav jau jēga paņemt kaut kādus mēslus, teiksim tā, nenoderīgus, kas ir reāli bezjēdzīgi. Jo es skatījos pēc cenām, piemēram, eBayā. Un daudz, piemēram, nāk tāpat 15-20 pounds. Saliekt visas preces kopā tāpat tās. Summa ir diezgan liela, tāpēc... Tātad ar ko sāksim? Sāksim ar šīm kastītēm. Piemēram, šādi dēlīšiem vai pilnīgi dējabkam stūrīši. Visādi veidi formiņas. Kur man dēļas ir, paņemsim maz dēļi, kā piemēru parādīt. Ir dēlis, tu viņu uzliec šādā veidā un var dabūt to formiņu. Kas īstenībā nodara, sevišķi priekš dēlīšiem vai galdiem, pilnīgi vienalga. Šeit arī maziņš stūrītis. Tad ir vēl viens apaļš tāds. Un tad ir kaut kāds kantainveidīgs. Arī, bet minimāli apaļš. Tādi. Es pēc tam parādīšu visu stūmā. Tādi 4 gabali bija. Šie, man liekas, bija pa brīvu. It kā pa brīvu, bet izreikinot visu kopumā, tāpat sanāk pa brīvu. Tā ir piena lieta. Tāda, kas mums ir šeit? Kā pa latvijas viņš saucās? Nezinu. Angliski packaging. Packagiks ir borīts iekšā. Borīts ir iekšā. Un kāpēc viņi plasmas staps ir iedevuši, es vispār nesaprotu un skrūvus. Bet šie materiāli nav vajadzīgi. Man ir vajadzīgs šis un šie. Jo es vienmēr gribēju tādu nopirkt. Viņš ir metāls, alumīnijs, kaut kas tam līdzīgs. Jā, nav plasmas sūds, teiksim tā. Tāpēc šitais arī, tik nāca 15-20 eBayā skatījos. Screwfixā bija pat ko 40 vai vairāk, bet tie bija tie jau krūtāki, labāki. Tur varēja mainīt augstu un visu pārējo. Tajā pašā laikā, ja tu uzliec borim galā šo, kā viņš saucās, atdurīt, teiksim tā, tad tāpat būs labi, jo šo man arī ļoti vajadzēja priekš galdiņiem, viss pārējais. Tāpēc tādu paņēmu, tās jau ir 2 lietas. Tātad, kas mums ir šeit? Šeit mums ir frēzes asmeņi. Priekš mazās frēzes it kā vajadzēja būt. Mazās vai lielās, nav, bet ir 8 mm. Izskatās, ka pārāk liels nekā 8 mm. Spunda. 2 asmeņi, lai var taisīt spundi. Jo gribās pamēģināt, piemēram, spundētos dēļus uztaisīt. Un šie arī bija, man liekas, pa brīvu. Jā, viens tāds. Reāli, normāli asmeņi, es teikšu. Diezgan zolīdi izskatās. Bļāviens, šitādu frēzē ielikt būtu sāpīgi. Jā, kaut kad pamēģināsim. Tā ir 3. prece. Kāpēc reāli nesamaksāt 40 pounds un dabūt visu šo? Manā skatījumā tas ir baigi labi. Pazaudēju korķīti.
Maisos sapakaļ neko nelikšu, maisiet miskastā. Tātad 3 preces. 4. Es ceru, ka viņš strādā. Kā viņš saucās? Kas tu tāds esi? Tātad. Inklonometrs. Digitālais inklonometrs. Reāli. Šis pārstrādās. Možda baterijas jāieliek. Jā, būs baterijas jāieliek. Jā, nav baterijas. Aiziešu pēc tam pēc baterijām, es jums parādīšu, kā viņš strādā, bet reāli, tā kā tu viņu kustini, viņš tev parādīs, kāds ir leņķis, ja es nekļūdos. Cik grādu leņķis, vai ne? Jā, kaut kas tam līdzīgs. Viņš magnētiņiem arī ir. Kur mēs varam piebāzt viņu? Pie tā afels pielipa, zaibīs. To mēs pēc tam apskatīsimies. Tā ir 4. prece. 5. prece. Frēžu asmenīšu. No Ķīnas, nav viņi nekādi baigi labie, jā. Bet reāli, tāda nauda. Es pērku vienu asmeni, es pērku par 20 poundiem. Tad samaksājot 40 poundus tikai temu, es domāju, ka tas ir ļoti skaisti koku kastīti. Asmeņi gan jau, jā, visi ir izbiruši. Cik mums te viņi ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 asmeņi un visādi veidi, un pat tāds, kā man vajag. Apaļiem stūrīšiem, čamferīts. Jā. Tāds. Tāpat diezgan asi viņi izskatās, bet nav nekāda labā kvalitāte, protams. Kāpēc man maksāt lielu naudu, ja es varu dabūt par brīvu? Vai ne? Tātad tā jau bija 1, 2, 3, 4, 5. prece, vai ne? Šos arī vēlāk parādīšu tuvāk. Atstāsim šeit 5. prece. 6. mašīnīt, tas sīkam. To neskaitam. Tad šie. Es jau izmantoju vienu, baigi labie. Stūru savienojumi, piemēram, stūros ideāli salieliec vienu dēļ, ieliec otru dēļ, un tu savelc, viņš reāli ir ideāls. Tādi te 4 gabali, kas arī īstenībā nodar. Kā jau teicu, vienu jau izmantoju. Ideāli strādāt ar viņiem. Tā jau bija kura prece? 7. prece. Tad šeit. Kas mums ir šeit? Tāds. Bet, man liekas, viņi kaut ko nav atsūtījuši. Nekas. Skrūves ir, tas viss ir, bet kas nav. Bija jābūt šeit. Tam, kā viņi sauc. Lineālam adurē reāli. Tā bija jābūt. Tā doma ir šo skaisti tiešām zolīdi iefrēzēt šeit galdā. Reāli izzāģēšu kantainu. Atstāšu tikai tā, lai viņš stāv uz tām malām normāli. Bet tā, lai frēzi var ielikt vai forštā. Un šo ielikt šeit un pēc šeit uzlikt to atduru, teiksim tā, vai kas viņa tāda LR tā ir. Tad tāds te. Kas arī skatījos, viņi dārgi, 20 poundu, man liekas. Pašā eBayā tur cenas ir grandiozas. Un kas ir 2 LED lampas, tā būs 9. un 10. prece, bet es nedaudz pārcentos ar izmēru. Un es samaksāju, par šīm lampām es samaksāju. Par šīm lampām es samaksāju, par vēl vienu preci samaksāju, bet pārējais reāli pa brīvu. Tad tiešām pārcentos ar izmēru. 2 šādi prožektori, 100 vati. Es, man liekas, es požumu, nezinu, acis sev izdezināšu. Cik viņi lieli ir? 20 x 15. Kaut kas tam līdzīgs, man liekas. Jā. Kaut kas tam līdzīgs, jā. Tad reāli tādas ir šīs 10 lietas, ko es dabūju. Labi, nebūtu sīkā mašīna paņēmis vēl kaut ko normāli varēja paņemt īstenībā. Bet kāpēc gan ne? Un tagad man pirmdien atnāks viss pārējais, bet tur jau būs reāli tie lineāli priekš, tās saucamās zēmeri vai garinātāji, vai kā viņi sauc. Šādas te. Kāpēc gan ne? Vai ne? Tā kā tā. Pa sildītāju ir tā, ka sildītājs ir pagaidu variantā ietaisīts, bet video vēl nav, jo ārā gāž lietus. Un es negribu tur pie viņa ņemties, kad lietas gāž viņa virsū. Tāpēc, kad es vēl neesmu pabeidzis uztaisīt to
kaste viņam visu pārējo, bet silda viņš vienkārši super. To es jums arī parādīšu. Un ko palūrēsim bišķi tuvāk, kā viņš šie visi izskatās, vai ne? Tā tad nolikšu kameru šeit. Mēģināšu jums normāli parādīt visu. Šīs ir tās lampas. Izskatās ļoti zolīdi. 3 vadi, nevajag 3, vajag 2. Tad reāli doma ir pielikt kaut kur. Pagaidām 1, 2 būs tiešām pa daudz. Šie tūplānā. Taisīt arī ir no metāla, nav nekāds plasmas, teiksim tā, nu. Šie vienīgais gan ir smieklīgi. Tos vajadzētu nomainīt uz kaut ko normālāku, jo, teiksim tā, pievilkt pirkstos griežās. Tas ir bezjēdzīgi, bet 4 šādi, samērā liela izmēra, ļoti lielu, teiksim tā, dēli var ielikt. Tiešām, līdz palikt, jā, šeit, līdz pat kaut kāda 8 cm droši var iemačīt iekšā. Tas ir baigi labi. Tā. Tad šī asmeņi izskatās vienkārši baismīgi lieli, bet, nu, skatīsimies. Tāpēc vien man vajadzēja to reizē to, teiksim tā, galda, to virs pleitu, vai kā viņi sauc. Viens. Un tas ir otrs. Tāds, jā. Un super, nu. Varēs taisīt spundas. Reizes asmeņu tūplānā. Kurš nav redzējis reizes asmeņus? Visi ir redzējuši. Šāds, starp citu, var nopirkt eBayā. Nezinu, 15-20 paundi. Kaut kas tam līdzīgs. Kurus es izmantoju? Es izmantoju šo. Tad es izmantoju šo. Gandrīz reāli viss es izmantoju. Tas te man nav bijis tāds maziņš. Tas dīvains. Nu, labi, viņu vietām samiksēt. Tā. Tas vēl tūplānā. Nu, pocket jig jau jūs zināt, kā izskatās, kā viņi ir. Un kas ar tādi strādājas. Tad reāli. Patestēsim visu pēc tam, kas ko kā. Un... Tā, next one. Jā, un šie ir tūplānā. Tādi baigi labi. Tiešām. Man viņi noderēs, teikšu, kā ir. Tāpēc es reāli sūtīju tikai tādas lietas, kas nodara. Nu, nav jau jāsūtīt lietas, kas to nenodara. Un jā, šīs. Ejam pēc baterijām. Tātad. Eroru uzmet. Varbūt tā jābūt. Noliekam šādi. Un viņam reāli jāparāda 90. Labi, rokās viņš neparādīs. Bet, piemēram, uz galda. Ja redzat, viņš rāda. Šības galds, teiksim tā. Nē, ir ok. Tādā ziņā šis arī būtu baigi labs. Noderētu. Viss kaut kur. Tāds, piemēram, pie zāģa pieliec, cik tev vajag to leņķīt, jā, visu pārējo, tur vienalga kaut kā. Un... Tā kā, to es arī gribēju. Un pēdējais tas pleits. Arī normāls. Mazai frēzei, lielai frēzei. Galvenais, lai caurumu pas. Un šeit vajag ielikt to atdurīti un būs daudz vieglāk arī strādāt. Piemēram, tos pašus spundas dēļus taisot, ieliec atdurīti un močiem. Tā kā tā. Vai ne? Kāpēc nepirkt lietas, ja tu vari dabūt pusi no tā pa brīvu, pat vairāk kā pusi reāli? Jo es saku, tā ir otrā reize, jau, ka es pasūtīju, man pirmdienāk jau 3. reize jau, man vēl kaut ko vajadzēs, tad atkal būs 4. reize, bet vislabākais ir tas, ka ja paveicās un tu dabū 8 preces pa brīvu, jo pa tām, kas man tagad nāk pirmdien, es tikai samaksāju 30 paudus. Tur reāli ir garās līstas iekšā, viss pārējais, tas fens, vai kā viņš tur sauc, priekš zāģi daudz, kas ir iekšā, jo gribās sačinīt to lineāli, pilnīgi visu. Šeit ir doma tādas 2 arī ielikt, piemēram, tā, ka tu taisi dēlīt, tu vienkārši viņu pieskrūvē, teiksim tā, klampē viņš stāv un turās, viņš nekustās. Tur reāli visādas, viss kaut kas sasūtīts. Nu ko, mēģināšu uztaisīt siltāju video. Beidzot jums parādīt, kā viņš izskatās un kas kaut kā, vai ne?